Tava mājaslapa ir uzlausta. Es tev palīdzēšu ar mārketingu, es zinu, kā to visu var izdarīt labāk. Tavs veikals ir slēgts. Sveicu. Tik līdz aktīvāks tu kļūsti arvien pamanītāks. Un ne tikai potenciālo klientu vai jaunu sekotāju, bet arī krāpnieku acīs. Kopš es esmu atsācis atkal darboties savā internetu veikalā, man regulāri raksta jaunie klienti, sadarbības partneri, it kā entuziasti. Un ziņu saturs pamatā ir vienkārši. Tava mājaslapa ir uzlausta. Tev ir milzīgi drošības riski. Es tev palīdzēšu ar mārketingu, es zinu, kā to visu var izdarīt labāk. Tavi dati un tavi klientu dati ir nozagti. Tavs veikals ir slēgts. Šīs schēmas strādā pavisam vienkārši. Šie krāpnieki mēģina iebiedēt tevi vai iedzīt tevi kaut kādā panikā, lai tu rīkotos pēc iespējas ātrāk un neapdomīgāk. Ja prasīsiet man, kā es saprotu, ka tie ir krāpnieki, pirmkārtām ir ziņu pārbaude. Vienkārši ieejot, apskatoties šī cilvēka profilā, ja tas ir rakstīts kādā no sociāliem tīkliem, apskatīties, vai tur ir reāls bildes, vai šis cilvēks ir aktīvs, vai tiešām tas ir reāls profils, kas ir potenciāls sadarbības partners vai klients. Ja tās ir problēmas ar maksājumiem, ar datiem, ar kaut kādām citām lietām, kas saistās ar manu internetu veikalu infrastruktūru, es skaidri zinu, ka Shopify man atsūtīs oficiālu e-pastu, vai arī ieejot savā administratora profilā, es redzēšu, kad man ir kaut kādas problēmas. Pataisno no Shopify. Tāpēc e-pasta vēstules, Facebook Messenger ieraksti ar tekstu, ka tavs Shopify veikals ir slēgts no profila bez bildes. Šaubos, ka tas ir reāls Shopify profils. No pēdējā interesantā man bija lielisks mārketinga piedāvājums no mega mārketinga kompānijas, kur ieejot TikTok profilā, apskatoties mārketinga videoklipus, es saprotu, ka tas ir indietis, kurš mēģina pelnīt tādā veidā naudu, piedāvājot mārketinga pakalpojumus un apgalvojot, ka viņam ir 15 gadi biznesā. Varbūt tā ir, bet man tas uzticību nerada. Piedodiet, es uzskatu, ka tā būs krāpniecība. Lai jūs būtu droši, uzvelc krēklu internetu veikalā, es izmantoju tikai oficiālās platformas, ko man piedāvā Shopify. Tādējādi Shopify jau man pasaka, ka šīs platformas ir pārbaudītas, un šeit drošības riskiem nevajadzētu būt. Skaidrs, ka drošības riski var rasties no manas bezdarbības vai darbības, bet jebkurā gadījumā Shopify platforma mani vienmēr brīdinās par to, ka es daru kaut ko riskantu vai daru kaut ko nepareizi. Ar datiem, ar finanšu sistēmām, ar norēķinu kārtībām un citām lietām. Tāpat jebkuram manam ar uzņēmējdarbību un privātajam kontam ir divpakāpju verifikācijas schēma, ielogošanās sistēma, kas mani padara vēl drošāk, un kopumā es esmu uzmanīgs pret to, kādi e-pasti ienāk gan manā privātajā, gan manā uzņēmuma e-pasta adresē. Nemēģinu klikšķināt uz aizdomīgām saitēm, jo viss var novest tālāk pie nevēlama rezultāta man un arī jums kā potenciāliem pircējiem. Ja tu plāno kaut ko iegādāties, vai esi jau iegādājies kaut ko no uzvelc krēklu internetu veikala, tu vari būt drošs, ka tavi dati ir drošībā. Visi sniegtie dati, kurus tu esi man iesniedzis, tiek izmantot tikai tava pasūtījuma apkalpošanai. Pēc tam šie dati tiek dzēsti automātiski. Šos datus es neuzglabāju. Uzvelc krēklu internetu veikalā drošība ir jūsu draugs. Tavi dati ir drošībā, pasūtījumus es apstrādāju godīgi, un vienīgais, kas šeit tiek uzlausts, ir tava sirds ar lieliskiem dizainiem. Tā kā, ja tu esi uzņēmējs vai vienkārši aktīvs sociālo tīklu lietotājs, es būšu priecīgs, ja padalīsies ar šo videoklipu, lai mazāk cilvēku uzķeras un zin, kā pārbaudīt. Zin, ka tas tiek pārbaudīts un ir droši internetā.